degvielas cenas šaujas debesīs, bet valdība nezinu, ko nogaida. 2 nedēļas pēc kārtas bijām šeit Saeimā iesnieguši likumprojektu uzdot ministru kabinetam nekavējoties samazināt pievienotās vērtības un akcijas nodokli degvielai, kā arī laist apgrozībā rezerves. Diemžēl šeit ir deputāti, kas neatbalsta šādu lēmumu un īstenībā piesadz valdības neizdarību. Spānijā cilvēki sāk iet protestēt, un valdība pāris dienu laikā rada risinājumu, samazināja gan pievienotās vērtības nodokli, gan akcijas nodokli, un rezultātā degvielas cena nokritās vismaz par 30 centiem. Rīt mūsu valdība lem šo te kaut ko samazināt akcijas par 6 centiem. Par kādiem 6 centiem diennakts laikā degvielas cena piekāpj par 6 centiem, tāpēc šeit, Saeimā, ceturtdien, mēs stingri atbalstīsim daudz lielāku akcijas nodokļu samazinājumu, atstājot akcijas tikai, cik ir tā noteiktā minimālā norma. Lai arī mums tas cenu kritums būtu 30 centi, nevis 6 centi, kas tiešām ir izsmiekls. Tad varbūt tās visiem no ministru kabineta, kas dodās uz Briseli un satiek Spānijas kolēģis, varētu pajautāt, kā tad viņi to izdarīja. Jo mēs neko nevaram, mums viss ir aizliegts, bet Spānija arī ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Viņi var PVN samazināt. Viņi roda risinājums arī vēl papildus atbalstīt gan pārvadātājus, gan lauksaimniekus. Bet mūsu valdība ir pilnīgi rīcības nespējīga. Tas ir jāatzīst.